Pārēja no latiem uz eiro cenu kāpumu iespaidos minimāli. Citu valstu pieredze ļauj pieņemt, ka eiro ieviešanas ietekme uz cenu pieaugumu varētu sasniegt 0,2 līdz 0,3%. Visā Eirozonā faktiski līdz tā diezgan izteikta leģenda, ka cenas ir pieaugušas, bet ja mēs aplūkojam kopēju cenu attīstības tendenci visās valstīs, kur ir ieviests eiro, tad nevienā no šīm valstīm šāda tendence cenu izmaiņa nav novērota. Viņi ir novēroti ļoti nelielā apjomā. Jau kopš šī gada sākuma Latvijā notiek regulārs cenu monitorings, kur var izsekot līdzi 120 pieprasītāko preču un pakalpojumu cenu izmaiņām. Cenu monitoringa dati liecina, ka 86% gadījumu cenu izmaiņas nav notikušas. Ja patērētājs redz, ka, piemēram, kāds veikals palielina cenu, nepamatot palielina cenu kādai precei, bet citi veikali to nedara, tad patērētājiem ir visi iespēja ar savu maciņu iet un nobalsot par citu veikalu un nopirkt šo preci, viņu iemīļoto preci, vai tā būtu maize vizbulīte vai kāda Latvijas tomāti, un nopirkt viņu tajā veikalā, kur tas tiek pārdots par adekvātu cenu, ievērojot godīgu tirdzniecības praksi. Runājot par faktoriem, kas ietekmē cenu izmaiņas, par vienu no galvenajiem var atzīt sezonalitāti. Piemēram, Latvijā audzēti tomāti maijā ir dārgāki nekā tie ir jūlijā. Tāpat būtiska loma ir arī degvielas un energoresursu cenu izmaiņām, kas ietekmē arī citu preču cenu. Tam nav nekāda sakara ar eiro procesu, tam ir sakars ar globālu tirdzniecību. Un, ja šos divus faktorus apvieno, tad tie izskaidro vairāk kā 90% no visām cenu izmaiņām. Monitorings atklāja, ka cenu izmaiņas pārtikas produktiem notiek atsevišķos veikalos, nevis produktu grupām. Tāpat novērots, ka pārtikas produktu grupā cenu dinamika ir identiska kā Rīgā, tā arī reģionos.